Sveicināti! Šajā saulainajā un siltajā pirmdienā atskatīsimies, kas ir noticis enerģijas vairumtirgū šī gada 1. septembra nedēļā. Kopumā lielas satricinājumi vai pārbaudījumi enerģijas vairumtirgū nav bijuši. Ir nelielas cenu izmaiņas katrā no resursiem un par faktoriem tātad tālāk. Naftas cenai pagājušajā nedēļā samazinājums līdz $65 par barelu, un tur šobrīd galvenais faktors ir OPEC dalībvalstu tikšanās un turpmākie lēmumi ierobežot vai palielināt naftas ieguvi oktobrī. Jāsaka, ka ASV tikmēr pieaudzis ir krātuvju aizpildījums, un numur 1 tēma, protams, ir sankcijas Krievijai, Krievijas naftai, un strīdi ar Indiju un citām atbalstošajām valstīm, kas turpina iepirkt Krievijas naftas piegādes. Akmeņoglēm Eiropā cena nedaudz samazinās līdz $96 par tonu līmenim. Laikapstākļos gaisa temperatūra šobrīd rudenim vidēji Eiropai prognozēta nedaudz siltāka nekā vidējā norma. Ir zems pieprasījums, ir pietiekami augsta atjaunīgo izstrāde un pasaules tirgū no Āzijas puses šobrīd vasarai beidzoties pieprasījums ir sarucis. Dabasgāzes tirgū absolūti nelielas izmaiņas, cena vēl joprojām tuvu €32 par megavatstundu par nākamā mēneša bāzes piegādi. Šobrīd Eiropas Savienībā krātuvju aizpildījums 79%. Tas ir 15% zemāks kā pagājušajā gadā šajā pašā laikā, tomēr būtisku bāžu par krātuvju aizpildījumu un piegādēm ziemas sezonā šobrīd nav. Ir neliela plānotie apkalpes darbi Norvēģijā, bet tajā pašā laikā no piedāvājuma puses ir augstāks sašķidrinātās dabasgāzes apjoma eksports no Amerikas Savienotajām valstīm. Lielākā izmaiņa ir patiesībā skārusi emisiju kvotu cenu. Tur pagājušajā nedēļā un potenciāli arī šajā nedēļā cena gaidāma augstāka pie €76 par tonu. Ir pieaudzis pieprasījums, jo 30. septembris ir emisijas kvotu nodošanas perioda beigas, un šajā nedēļā savukārt ir nedaudz zemāka emisiju kvotu piedāvātā apjoma porcija izsolēs. Elektroenerģijas tirgū Ziemeļvalstīm cena samazinās līdz aptuveni €44 par megavatstundu vidēji. Savukārt cena Baltijā bez būtiskām izmaiņām, un tā ir vidēji €106 par megavatstundu. Ziemeļvalstīm cenu samazinājums nāk no 2 faktoriem. Ir zemāks pieprasījums bijis un vēja izstrāde ir bijusi augsta. Savukārt Baltijas valstīm cena saglabājās relatīvi virs €100 par megavatstundu tādēļ, ka vēja izstrāde ir bijusi zemāka un arī mazākas iespējas importam no Somijas puses, tādēļ, ka atslēgumā ir starpsavienojums S-Link 1. Nākamajam gadam elektroenerģijas finanšu instrumentu tirgū par bāzes piegādi redzam, ka cenām nav būtisku izmaiņu. Ziemeļvalstu apgabaliem cenas joprojām robežās variē starp 40 līdz 60 eiro par megavatstundu. Vācijai cena nedaudz pietuvojās pie 87 eiro par megavatstundu, savukārt Polijai pie 97 eiro par megavatstundu vidēji par bāzes piegādi 2026. gadā. Paldies par jūsu uzmanību un turpināsim sekot līdzi tirgus aktualitātēm.